Labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā. Pirmajā testdrēvā salocīju Hondai lapstu. Sniegs ir sasniedzis, visur ir sniegs atkal. Pirms es došos ārā, protams, lai filmētu jums saturu, vajadzētu sataisīt telefonā kronšteinu. Kaut kā nolūza, saplīsa. 3D printeri, vēl šitādas detaļas smalkas nemāku taisīt. Bet nekas kādreiz jau mēs arī sāksim printēt kaut kādas sīkākas detaļas. Jā, šitādi te lūst katru reizi. Un tādēļ lielais paldies diviem abonementiem, kuri man ir. Un tad es varu, pagaidām salabot. Un tad jau, protams, gadā es iznīcinu vairāk. Bet, ir patīkami, kad vismaz vienu stiprinājumu es varu no jūsu atbalstītājiem, no atbalstītājiem nopirkt. Mēģināsim sakausēt un cerams, ka turēs vismaz šoreiz. Tā, paņēmu sakausē. Izskatās pagaidām šādi. Skruvējuši iekšā stiprinājumā un ceru, ka pagaidām paspiežot ar pirkstiem. Jā. Kaut kādu slodzi viņš tura. Laika, cerams, naudu ietaupījām. Sniedziņš atkal sasniedz. Tā, neatejot no. Uzreiz paņemsim. Slaucīsim, jo haidi. Vieglāk jums. Snieg un jātīra. Janvāra pirmajās brīvdienās manā Hondas lapsta jau ir auģika bagāžniekā. Jā, šitā puses jums grūti redzēt, kā ir salocīts. Bet šodienas misija ir iztaisnot to lapstu. Ja? Pametīšu bildes no video, labi video no pirmās tīrīšanas reizes. Un tad jau jūs redzēsiet labāk, kā tad viņš tur ir salocīt. Salocīt diezgan, mēģināju taisnot. Štrunciens sanāca. Tā, beidzot ir sniegs jau. Šito nē, davai šito. Mišķiņ patērīsim ar šito. Un tad vajadzētu beidzot Hondas lapstiņu patestēt, ne? Patestēsim Hondas lapstu? Laiks notestēt lapstu, ne? Jānotīra sniegs bišķiņ no pašas Hondas un jālēc iekšā. Pagaidām izskatās šādi. Vienīgais man ir mīksta riepa. Un tā jau paskaties. Kaut kādu čupiņu viņš te stumi. Man pacelšanas mehānisma nav. Tad iztieku kā iztieku. Mēģinam stumt, mēģinam nesalauzt. Viņš nav patreiz izskatās afigena. Paskaties, kā viņš te visu tīra jau haidi. Protams, paliek kaut kas pāri. Bet tad visdrīzākais, ka tās lāpstas tomēr vajadzīgas virzienā uz vienu pusi. Šitā te. Vienīgais sniegs vēl ir mīksts. Tāpēc arī viegli ir štūrēt. Šitā štūrēšana strādā. Normalņa. Karoči lāpstu bišķiņu sačakarēju. Bišķiņu lāpstuņu jau sačakarēju. Tā kā,
Nu ko, pirmais sniega tests vienai no lāpstām nav izdevies. Vienai no lāpstām nav izdevies. Un karoče, jā. Ideja jau laba, bet laiks, iztērētais laiks uz sniega tīrīšana. Miskastē, ha. Un kaut kā tā. Labi, ka es vēl viņu nenopirku, jop tā. Nu, mēs pamēģinājām. Visdrīzākais tīrīšu sniegu kā pa vecam. Iejūkšu veco piekabi, bet, nu, šis ir neizdevies, jā. Šis priekš manis ir neizdevies, jo man ir nelīdzens. Augšā lejā stūris iesitās uzreiz kaut kādā čupiņā, un šitais gribēja pārbraukt pāri, bet pēc tam jau es izdomāju, ka varētu uztaisīt tā, lai viņš neiet zemāk par kaut kādu līmeni. Un tad jau viņš jau sen jau bija pasalocīts, no kaut kā tā. Es ceru, ka jums sniegu tīrīšana ir labāk nekā man. Nu, sanāca tā, kā čeriešu pakaļu visi tīrīts. Paskatieties, kā es te visu sačakarēju. Nu, paskaties, kā es te visu sačakarēju, ja? Kaut kur kaut kas notīrījās un kaut kur kaut kas nenotīrījās. Nu, jā. Un plasēl pēc sajūgas sāka smirdēt. Nu, staigāt jau var. Nu, ar zemo Mercedesu pabraukt varēs. Jā, nav jau tā, ka baigi sniegs tagad traucēja, bet, iztestēt lāpstu vajadzēja. Nu, kaut vai arī viņu sačakarēju, vai ne? Nu, tests uz visiem 100. Jā. Nu, kaut kā tā, kungi dāmas. Iesim paskatīsimies, ko es tur ceļa malā sadarīju. Man liekas, bišķiņ ar lāpstu jāpaņem maliņā. Tur kukurņas, lai pēc tam, kā viņš piesals, un pēc tam būs. Pēc tam es atcitīšu mašīnai apakšu. Figņu vien sanāk. Reku šitāda maliņa te sataisīja. Un šeit rekur te iecirtās. Pirmajā reizē iecirtās uz to pusi braucot. Nu, karoči jautri. Viss, kas noteikti tad ir vajadzīgs. Salocīt atpakaļ. Un pastiprināt tur to visu pasākumu. Jo viena lāpsta izturēja, vai ne? Viena lāpsta izturēja. Viss, kas ir vajadzīgs, tad stiprākas malas. Un kaut kas, lai viņš necertas zemē iekšā. Nu, tā jau prikolīgi. Kaut ko viņš jau stum. Smird pēc sajūga jau baigi. Nu, šitām slīdošie diski tām Hondām. Tie smird, kā tikai. Jā. Nu. Jā, un plus vēl tas, kad, vajag tā, lai es varu braucot uz atpakaļ, to lāpstu pacelt uz augšu tomēr vajag. Jo rekur es tur piestomu uz turieni, ja, reku pabrauc uz atpakaļ un reku šitādu čupiņu, protams, viņš jau savāc. Ja. Nu, tā teikt, ir vajag bišķiņ pielikt rociņu, pārtaisīt, sataisīt. O, griežoties uztaisu šitādu te. Pēc tam ar lāpstu jāņem, jānostrādā. Nu, kaut kā tā. Nu, ko, labrīt. Jauna diena. Nu, ko, laiks salabot šito. Jāskatās, sniedziņš bišķiņ ir uzsniedzis. Teikšu tā. Kā es viņu atlocīšu atpakaļ? Nezinu. Nu, droši vien ir jākarsē līdz sarkanajam un koldings, vai ne? Jo, Haidi. Izskatās no otras puses. Gandrīz skrūjītība ir atskrūvējusies, izkritusi. Nu, pats. Jāpaskatās rāmis.
Te viss šita te ir, visi normāli izskatās. Šita viss pārējais izskatās diezgan. Viss ir taisns. Šita viss ir taisni. Jā. Viss pārējais izskatās ir izdzīvojis. Izņemot viss slikti.lv ir tur. Kā es to tur salocīšu, es nezinu. Būs ļoti skaļi, jo šitai skaities. Te ir taču dubultā siena, te ir viņš normāli. Es cerēju, ka šitais izturēs slodzīti, bet neizturēja. Ko bez degļa laikam šodien nesaies. Karsēsim kārtīgi ar skābekli, ar vienu propānu nesaies. Vajadzēs mums arī skābekli. Rekam, mums ir skābeklis, jo haidi. Protams, lāpta jānoņem no šejienes. Jāatskrūvē skrūves, jānoskrūvē skrūves. Jācer, ka viņas visas vēl ir taisnas. Un viegli visas noskrūvēsies. Nu ko, pēdējā skrūva ārā. Un. Šitā te. Dāvai gāzēs. Kaut kā tā. Šitais ir biezs metās. Jā, būs grūti locīt. Būs grūti, skaļi un viss pārējais. No kaut kā tā, ten es šitādas te maziņus pipsīšus uzliku, tāpēc, ka gribējās, lai tā lāpsta iet man arī virsū uz šitās te. Ķipa tā, kad sagriež, lai var arī leņķī. Lai arī leņķī var stumt, tāpēc es arī garumā nepieliku. Kosjaks. Draugs, ir pienācis laiks arī tev pastrādāt. Un bāc, Džeki. Es vispār viņu izlocīšu atpakaļ, paskaties, kāda viņam ir jābūt smukam. Un kāds man viņš te ir. Te ir drausmīgi jāloka. Nu ko, mēģinam? Pāris reizes uzblēst. Oi, japte. Karoči, ar vienu roku nebūs aršana. Karoči, es te pakarsēju. Nekur nekas nekustās. Man liekas, ka vajag. Vai nu vispār ir pa jaunam šito štrut. Tad kas te vairs ir? Jāatgriež vaļā ar fleksīti. Un jaunu šito detaļu vietā vajadzētu visdrīzākais. Jā, nereāli. Vispār nekur nekustās. Masters joptai. Sačukarēju, bļāins. Tā gribējās. Vismaz beidzot kaut ko būšu uztaisījis, izdarījis un uztais kaut kāds sūdu, bļāviens. 100,000 tiktokā johaidi salūtu skatījumi. Trāks var palikt. Tā, labi. Ko es varu izdarīt šitajā jautājumā? Vai nu jāgriež nost? Vai arī šitā te jāgriež nost. Nav jau vairs karsts, jā. Jāgriež nost varbūt. Labi, rītā svētdiena. Nav nejausmas. Sakiet, kā jūs būtu darījuši.
vai varbūt jums ir, un šitāda figņa nav gadījusi. Nu jā, tāpēc, ka man nav līdzens, tāpēc arī viņš šitā te izdarīja. Ierauz stūri zemē, un viss, un šite te es mašīnu, un es jau gudrinieks, es šito redzēju, ja, ka viņš atlocījās, es teicu, da labi, pofiks, vēl turpinam, un tad viņš atlocīja šito. Ja. Nu, kaut kā tā. Vai arī pofiks īstenībā uz to locījumu. Kaut ko jau viņš tīra, bet, šķībi bišķiņ. Kā jūs redzējāt, štrunsiens sanāca. Tāpēc gudri cilvēki man ieteica, kad, jāuzbrauc virsū ar to pašu mašīnu. Ja? Un jālok ārā vienkārši. Brauc virsū un lok ārā, jo haid. Ņem ārā no bagāžnika. Te jau ir. Un te jau redzēt, kur sildīšanas puse, ja? Man likās, ka bija līdz sarkanajam, ja? Bet sarkanais bija tikai šitajās vietās. Es sildīju no tās puses, un šeit nemaz nebija, un tur es mēģināju dauzīt, nekas tur īsti nesanāca. Mēģinās uzbraukt ar to pašu Hondu virsū. Nolikšu jūs kaut kur tagad. Te kaut kur ir plaštāka vieta, lai es varu grozīties ar to Hondu, kā man ienāk prātā. Un noliekam, sametam visu šeit. Doma ir, tātad rekur manī tas augšējie stiprinājumi, tas aizmugurējie, un tad ir doma ar ratu trāpīt te. Honda mums arī nosniegusi, tāpēc, bišķi paberzēsim nost. Tā, uzliekam klemi. Un šķiļam klāt. Maucam, kā jums liekas, pirmo būs? Vai nebūs? Nebūs? Sagāja, kungi. To es saprotu. Hondiņa nostāv un piešķiļ. Jāpaskatās, vai nav mīkst riepa. Ir normāļa sajies šodien. Caur stiklam mēs neredzam, bet vienmēr ir Flintstone variants. Let's go. Tā. Labi, ciešāk vajag durvis aiztaisīt, tad noliksim jūs malā. Pagaļ, tā ir. Tā mums vajag tur. Tagad mums vajadzētu šito te ratu dabūt šite. Mēģinam. Tad višķiņas slīpāk vajag, ja? Pagad stop. Pagāja es ar šito trīstūri mēģināt iebliest palaistiņu zemāk. Jā, davai ar trīstūri būs precīzāk, ne? Nolaidīšu trīstūri. Nē, man viņš te ir sasiets. Viņš te ir sasiets, zelži sasiet. Labi, bet nē, būtu interesanti ar trīstūri pašu. Bišķiņ ziedosim manējo beņķus, kas ir no betoniem. Tad šito te trīstūri nolaidīšu zemāk. Trāpīsim pa šito vietu.
Nostiprināsim, lai tas 3 stūris neceļās uz augšu. Un mēģināsim kaut kādā gaitā ienesties iekšā. Sanāk, kad viņš tagad atstutējās pret šito betonu. Tur un te. Un tad vajadzētu ielocīt šito virsū, šitā te kaut kā viņam tur ielocīties, salocīties. Kā jums liekas? Otrā reize jums jāraksta. Sanāks vai nesanāks? Pirmajā reizē tātad mums var uzbraukt virsū nesanāca. Bet vai sanāks arī iet taranēšana? Vai man būs jāmeklē lielākā tehnika? Šitā vajadzētu. Pareizi. Šitā te mums viņu vajadzētu. Varbūt bišķiņ zemāk. Un. Šitā ieliksim kaut kādu bluķīti, klucīti, lai viņš nerauj uz augšu viņu. Un piesiesim, sasiesim, lai viņš arī neiet uz leju. Klucīti dabūts. Šitā te. Kaut kā piesienam, sasienam. Kaut kā te piesiets. Jūs jau rakstīt, klucīts tuliņās nokritīs un būs viss slikti.lv. Pareizi, kā jums liekas. Cerams, ka tā nebūs. Tuliņās mēs to visu redzēsim. Kaut kā es jūs te nolikšu, nezinu kā. Ko? Tur tīkšķis, kas sanāks. Tur tīkšķis. Jo es neko neredzu priekšā, atcerieties. Jūs redzēt, es neredzu. Kā izskatījās? Kaut ko viņš tur iztaisnoja, Kā jums tur liekas? Reku, paskaties, kā iecirt. Paskat, kā iecirt. Reku te. Nu, ko vēl? Nostrādāja. Nu, bišķiņi ir, bet, šitais lielais tur vēl ilgi un dikti viņa daudzīt. Bet vismaz kaut kas jau sāka darīties. Davai. Vēl. Tā, šitā te jūs skatieties cītīgi, vai viņš tur kaut ko iztaisnosies vai neiztaisnosies. Vai tikai lāpsti izkustējās izmaiņas. Jau gribējāt nokrist, ja? Skatos, jau gribējāt nokrist. Kā tur izskatās, kungi? Ir? Man liekas, ka... Kā jums tur izskatās no tās puses? Tas buķis aizgāja, sagriezās, ja? Skatos, mums visa uzparikta aizgriezās. Uzblieza bišķi. Nē, tur. Pa tā lešā. Man liekas, ka kaut kas taisnojās. Bišķiņ, bet taisnojas. Tā, labi, paņemšu to lāpstu šito pusi vairāk. Kaut kas jau lēnām taisnojas, man liekas. Tā, nolieku jūs te un davai pāris reizes vēl mēģināt.
Nu, kā izskatās? Kā izskatās? Ir taisnāks, ne? Tā es viņu pieceļu un paskatos, nekas nav iztaisnots gandrīz. Nē, nu labi, šitais ir pienācis taisnāks, ir palicis, bet te vēl locīt viņam ir jābūt aptuveni šitādā teleņķītē. Šitā 3-stūra konstrukcija ir afigenā. Nu, izņemot šitais ir vājais posms. Tas arī būs jāsataisa, jāpartaisa un jāuztaisa pa jaunam būs. Karači darāmai daudz. Šitā pamēģināt uzbraukt virsū. Bļēns, es jau domāju, ka tur izpūtējs aizķersies, vēl kaut kas bāka aizķersies, caurums bākā. Pievaktējiet, davai. Sanāca kaut kas? Sanāk kaut kas? Vai nekas nesanāk? Da nekas nesanāk. Pareizi. Nu labi, aiziesim cirim pakaļ. Kamēr viņš ir slodzē, varbūt bišķiņ padauzīt un viņš ieies zemē. Protams, ciru, ka tev vajag, tad jau nevar neko atrast. Labi. Man izskatās, ka viņš locās šitā te. Tur, un tad jau viņš būs. Šitā vismaz es redzu, ka kaut kas notiek. Laika. Varbūt sanāks. Tikai cimdi jāatrod. Sadāk, lomiks te ir augsts. Siltumā tak viņš nestāvēja. Man jau liekas, ka sanāca. Roci nevajag nolaikt, ne? Gandrīz ir afigenna. Nu, locīt un locīt. Nu ko, kā jums izskatās? Ir jau loks, ne? No, vēl nedaudz. Un gandrīz tā kā nebūtu bijis te locījums. Nu, paskaties jau, Haidi. Nu, gandrīz ir labi. Nē, ir ļoti labi salīdzinoši. Es domāju, ka es vispār netikšu te galā. Bet kaut kā sanāca. Salocīt atpakaļ. Locīšanu esmu pabeidzis. Nākamajā droši vien epizodē par lāpstu. Es drīzākais jau šajās brīvdienās domāšu kaut kādu stiprinājumus, lai to visu pasākumu uztaisīt jaudīgāku, stiprāku. Te visdrīzākais metināšu klātī. Te metināšu papildus kaut kādu rību klātī aizmugurē. Priekšā es arī biju sākumā varbūt domāju, kā iekšā iemetināt, tas ir visvienkāršākais. Bet tad, kad man viņš aizies vēzītī, ja, tad pēc idejas šis viss nestrādātu. Ja. Karoči, bišķiņ jāpartaisa, būs jāpartaisa, bišķiņ jāpalauzi galviņa.
Jo šis tais arī jāpastiprina. Varbūt šī visa konstrukcija jāpabīda vairāk uz priekšu, uz āru. Un tad man būs vairāk vietas, kur uzbūvēt virsū. Jo šitos te es uztaisīju maziņus ar domu, kad tā kā man viņš aiziet veizītī uz V-burtiņu, ja, pie šitās metāla balkas, viņš sanāk šeit aiziet garām, jā, bišķiņ. Slīpumā aiziet kaut kur šitā, jā. Līdz ar to, jo sanāk gals aiziet praktiski gandrīz zemē, pie pašas zemes, un tad šitais bišķiņ slīpumā uz augšu, jā. Un jā, man vajadzēja tā, lai no šitienes, jo sanāk reka praktiski viņš ir šeit, no šeit ir maza atkāpīte, un šeit viņš aiziet garām. Nu, nāksies tagad visdrīzākais te uzlikt lielākus stiprinājumus un to visu konstrukciju vēl paņemt uz šejieni, uz priekšu. Pārtaisīt nedaudz, jā. Pats trīstūrs afigenais. Kā jūs redzējāt, visādīgus sitienus te manējos tagad izturēja, ja? Tā kā tas ir baigi forši. Bet ir jāsataisa tātad šis, jāuzliek te stiprinājumi. Droši vien es vēl bišķiņu varbūt padauzīšu, pataisnošu vēl kaut ko, ja? Lai, pielikšu otru klāt. Otru pusīti piemetīsim klāt. Paskaties, saliku abas divas kopā. Un ļoti labs. Ļoti labi izskatās salīdzinoši, kā bija, vai ne? Ļoti labi sanācis viss. Viņš te kaut kur LR-atā bija aizgrozījies projām. Kāds man viņš te ir? Nu, kaut kā tā. Es ceru, ka man bija arī kadrs, ka es noliku blakus un ka šeit kaut kur aizlocījies projām. Nu, sākumā likās bezcerīgi. Tāpēc es arī nesteidzos ķerties viņam klātī. Jums ir kādi ieteikumi, lēti ieteikumi, kā uztaisīt, nezinu, no logu paceļšanas mehānismiem vai vēl kaut kādas pamācības, kā uztaisīt vinču vai vēl kaut ko tam līdzīgu, atsūtīt man privāti kaut kur WhatsAppā kādu video vai vēl kaut ko tam līdzīgi, jo, zin kā, naudiņu es vienmēr negribu tērēt. Naudiņai vienmēr atrodas cits pielietojums, vai ne? Tādēļ, jā, viņš būtu baigi sveitīgi. Un arī, protams, kad es vēl tam pieķeršos, šodien, kas man pa dienu ir trešdiena, vai ne? Šodien mums ir trešdiena, pusdienas laiks, tā teikt. Nu, pa pusdienas laiku es te izdomāju palocīt, beidzot izkustēties. Jo jaunais gads jau ir sācies, un visu, ko es daru, bliežu geimbus uz tā pleiša, sēžu un vēderu kasu. Kārtīgs, kā es teicu, jātais augšādas divāna eksperta šitās te epizodes, jā. Karuči, mēs vēl tam nosaukumu neesam izdomājuši, bet būtu jātais augšā. Labi, tad nākamā epizodē, kad viņi iznāks, nezinu, nav nejausmas. Bet sniegs ir. Šodien piesnīgais, nezinu, pa šo nakti piesnīgā kaut kādi 5 saģeklātī. Nu, un jāsāk domāt, bija ar šo jautājumu atrisināt. Jā. Labi, noliksim viņu tur priekšā. Uztaisīsim beigu kadru, lai smukāk, labāk izskatās. Kā jums šitais beigu kadrs? Normāls, ne? Rīktīgi labs, normāls, ne? Nu, ko, kungi, dāmas, kā jūs redzēt? Visi procesā, bet ļoti lēnām. Nekur man nav jāsteidzās. Beigās tas izskatīsies kaut kā šitā. Bet, nu jā, paņēmām, nedaudz iztaisnojām, ne? Nu, es domāju, ka tas šoreiz arī būs viss. Nākamajā epizodā es ceru, kurā iznāks nezinu kad. Šajās brīvdienās kaut kādu baigu mīnusu soli, vai ne? Tad skatīšos, ja būs baigais mīnus, tad jau neko nemitināšos, nedarbošos. Bet ja būs viss normāli, ap 5, -5,
tad var vēl darboties. Tad es vēl varu darboties. Līdz -7 vai reiz. Mēs te reizē -7 bija ārā, un mēs taisījām vēl tiešraidus savā laikā, vai ne? Bija tāda lieta, ne? Tādēļ, jā, nu tā šoreiz arī viss, kungi dāmas. Laiks no jums, pozitīvs komentāros. Tā. Tieks.